svētkiem senākā nozīme ir nozīme, kas saistīta ar gaismu, ar apgaismošanos, ar tādu īsu brīdi, kad tu skaties pēc gaismas un centies sevi sakārtot gaismā. Īpaši tas būtu attiecināms uz Ziemassvētkiem un arī uz Jāņiem. Tāpat vārds svinēt, iegūt gaismu. Kas ir gaisma? Tas ir garīgais spēks nākamai sezonai, kas tev ir jāsavāc, jādabū ar rituālu palīdzību šai svētku brīdī. Vārds svētki ir radniecīgs vārdam, krievu vārdam svet, kas arī apzīmē gaisma, bet tas nav aizgūts. Arī senindiešu valodā virkne vārdu, kas saistīta ar gaismas parādīšanos radniecīgi un tā tālāk. Tātad svētki, senā nozīme, tas ir tas, ka mēs aizmirstam visas savas nedienas, kas bija pirms, un nedomājam vēl par tām rūpēm, kas sekos pēc. Svētki ir pirmkārt gaidīšana, gatavošanās. Svētku pirmais brīdis ir, ka izliekas, ka Jāņu diena atnākusi negaidīta. Tā ir ar tāda atrunāšanās, lai atvairītu iespējami ļauno aci un naidīgu spēku ietekmi. Mēs nezinājām, mēs paklusi gatavojamies. Alu gatavojot, alu brūvējot, alu darinot, laikam darīt alu, tā mēs teikt. Nemaz alu nesauc vārdā, tāpat arī, lai svētku mielasta galds būtu iespējami izdevies arī nemin vārdā, pakluso gatavo. Un kad svētki ir klāt, tad te tas ir galdam jābūt jebkuros svētkos ļoti bagātīgam klātam. Ir vai nav, bet uz svētkiem jābūt. Jo ticējums ir, kāds galds būs svētkos, tāda būs nākamā sezona. Ar ēdienu, vispār ar bagātību, ar ražu un tam līdzīgi.